Pirms iesim meditācijā, aicinu jūs paprātot, vai jums gadās sajūta, ka kāds jums uzbrūk, vai dara pāri, vai apbižo, apvaino, un vai jūs apvainojaties. Viss, kas ir ar sakni vaina, apvainojos, aizvainojums, apvainoju, jūtos apvainojusies, vainoju, jūtos vainīga. Tas viss var norādīt uz upura pozīcijas klātesamību. Nevienmēr, tomēr ļoti bieži. Un otrs gadījums ir tāds, kad arī pati esmu pret otru pārāk stingra, uzbrūkoša. Varu pārkāpt otru cilvēku robežas, varu būt uz tādu tirānismu vērsta. Un tad atkal vēl viena šķautne, kur es kādu glābju, skrienu, daru labu ar varu. Tas viss ir par upuri, par iekšējo upuri, kas dzīvo mūsos, apburtais loks, kurā vai nu citi ir vainīgi, vai kur mēs esam vainīgas, vai nu trešais variants, kad kāds ir apvainots, mēs viņu skrienam glābt. Tad nu aicinu uzskaņoties mieram, sajust sevī iekšēju atslābumu, visu smagumu lēnā garā novirzīt uz pleciem, no pleciem uz leju. Pleci paliek brīvāki, var pat bišķīt pašūpināt plecus, pasist pret grīdu. Ja esat guļus, ja esat sēdus, tad vienkārši katrā izelpā ļaut smagumam noticēt no augšas uz leju. Ielpa caur degunu, izelpa caur muti un lēnā garā elpa virzām uz vēderu. Šādi paelpojam, ļaujam izelpē arī izskanēt skaļi un ļoti lēnām, nesteidzīgi sajūtiet savā ķermenī brīvību, vienkārši būt. Ielpa caur degunu, izelpa caur muti, un es ielaižu sevī klusumu. Šādas pāris ielpas, un tad lēnītēm virzieties atpakaļ uz sirds centru, un paelpojiet arī sirsniņā, lai tajā izveidotu baltu, tīru telpu. Gluži kā projektora ekrāns, kurā nekas šobrīd nav. Ļaujiet šobrīd sev būt tīrībā. Tā it kā es uz šī tīrā ekrāna tūdaļ kaut ko redzēšu. Elpojiet savā sirdī, un kamēr elpojat, pajautājiet sev, kuros gadījumos es jūtos kā upuris. Kad vīrietis, kas ir blakus, man dara pāri, vai mani nesaprot, vai mani apvaino, vai varbūt otrādi. Es esmu tā, kas viņam dara pāri un kas viņu apspiež, un kas viņu nedzird, un kas no viņa kaut ko pieprasa. Tagad paskatieties vēl plašāk, ieraugiet sevi plašākā kontekstā kā upuri, kur jums ir kaut kādi toksiski kaimiņi vai priekšnieks, kas no jums sūc asinis, vai mamma, kas neliek mieru, vai draudzene, kas mēdz apčakarēt. Varbūt ir vēl kādas netaisnības, kad jūs esat pelnījušas kaut ko labāku, bet jums tas nav.
Un svarīgi šobrīd apjaust, ka tas, ka mēs jūtamies no citu cilvēku apspiesti, apbižoti, tas nav par viņiem, tas ir par mums. Vispirms rodas upuris un tad varmāk. Un arī otrādi. Atbildība par to, ka mēs mēdzam kādu it kā apspiest un apbižot, ir viņu pusē. Jebkurā gadījumā mēs maļamies šajās visās peripētijās un drāmās, un ir ļoti, ļoti svarīgi tam visam pielikt galu. Mēģiniet tagad savā sirdī ieraudzīt kaut ko, kas tur ir liekas. Varbūt tur ir melna peļķa, gluži kā nafta. Varbūt jūs redzat tur kaut kādas stikla lauskas. Varbūt ir kaut kāds tumšs, melns mākonīts ar tādu nepatīkamu saspiestu gaisu kā no pagraba. Mēģiniet ieraudzīt kaut ko tādu, kas jūsu baltajā, skaistajā sirds centrā ir liekas. Tur var dzīvot vainas sajūta, kas visu šo mehānismu palaiž. Tur var dzīvot kauns. Tur var dzīvot arī skumjas par to, ka es nesaņemu tādu attieksmi, kādu es pelnīšu. Un es jūs aicināšu šobrīd uztaisīt riktīgu talku. Jūs ņemat milzīgu atkritumu maisu vai jaudīgu putekļu sūcēju un visus tos nevajadzīgos krāmus tīrāt ārā. Beržat, tīrat, sūcat, varbūt ir logi, ko var atvērt. Ja jums nevizualizēs, jūs varat iztēloties, ka jūs visu to darāt, taču ir pienācis laiks savu sirds centru no visām šīm te upura trīsstūra drazām atbrīvot. Tas ir slāsts, tā ir tikai iekšējā sabotāžas sistēma, kas liek mums turpināt būt atkarīgiem no citiem cilvēkiem. Ja viņi dara pāri mums, tad tas mums ir attaisnojums, kāpēc mēs slikti jūtamies, un ja mēs darām pāri viņiem, tad mēs sevi attaisnojam ar to, ka mēs viņiem darām pāri tikai tāpēc, ka viņi neatbilst mūsu gaidām. Un visos gadījumos tas ir destruktīvi. Es jūs aicinu šobrīd ielaist savā sirdī tik daudz gaismas, tik daudz tīrības, cik tas ir iespējams, un vienkārši ieraudzīt, ka viss tīrās ļoti viegli, kaut kas izšķīst, kaut kas transformējas turpat, kaut kas iztek ārā, kaut kas tiek iesūkts, kaut kas tiek ar gaisu izveidināts. Un ja tur ir kaut kas ass, kaut kāds dzeloņs stiepus vai kaut kāda netīri enerģijas kušķi sakopam, jūs to visu tīrāt un kaut kur ārpus sava ķermeņa izveidojiet portālu, piemēram, lavas krāteri, kur jūs to visu sametat, kur jūs to visu novirzāt. Un šobrīd es jūs aicinu ieraudzīt, ka vainas sajūta vairs nav aktuāla, jo ir arī cita alternatīva, kā dzīvot. Proti, viss, ko es daru, ir labākais, ko es šobrīd varu izdarīt. Un pat, ja es kļūdos, tā ir mana pieredze. Un, ja gadījumā man ir pēc kaut kā vajadzība, es to daru vislabākajā veidā, kā es varu izdarīt šobrīd. Un pat, ja es pēc tam secinu, ka tas varbūt nebija īsti pareizi, es pateicos šai pieredzei un citreiz eju iekšā jau ar citu attieksmi. Vaina nav aktuāla, jo viss ir pieredze. Un šī pieredze ir vajadzīga ne tikai man, bet arī cilvēkiem, kas man ir blakus. Un savukārt, vainot citus nozīmē atteikties
no savas dzīves radīšanai. Ja es zinu, kādu es gribu dzīvi, es izdaru secinājumus un rīkojos. Es nospraužu savas robežas, es runāju, es paskaidroju savas vajadzības, es pasaku otram, kā man vairs neder. Neviens nav vainīgs pie tā, kā es dzīvoju. Vaina ir prom. Un ja mani kaut kas neapmierina otrā, es vai nu to pieņemu, vai nu ļauju šim cilvēkam iet. Es aicinu savā sirdī pavisam citas kvalitātes. Pieņemšanu un pateicību. Pieņemšanu par visu to, kas man ir jau šodien, un apziņu, ka tas, kas man ir šodien, ir labākais, kas man šobrīd var būt, ar visu to pieredzi, kas man ir bijis šajā un iepriekšējās dzīvēs, ar manām zināšanām, ar manām emocionālajām sajūtām. Tas, kas man ir šobrīd, ir labākais, kas man var būt, un es to pieņemu. Un, ja es gribu pārmaiņas, es radu tās. Un pateicība ir tas, ka es varu būt pateicīga par to, kas man ir bijis, par to, kas man ir. Tas, kas man ir labākais uz šo brīdi, uz šo dienu. Es esmu pateicīga par to, ka es elpoju, par to, ka es staigāju, par to, ka mans vēdriņš pārstrādā pārtiku, par to, ka mans vēders iespējams ir radījis bērnus, par to, ka es varu strādāt, dzirdēt putnus, stādīt puķis, peldēties, aizmigt, dziedāt, dejot. Es varu būt pateicīga jau par to, kas man ir, un es varu būt pateicīga arī par netik labajām darbībām, par netik labajām pieredzēm, kas man ir. Varbūt man tuvais cilvēks saka kaut ko sliktu, vai varbūt viņš mani krāpē, vai varbūt viņš dzer, vai varbūt man pietrūks naudas, vai varbūt ir kādas slimības apkārt. Arī par to es varu būt pateicīga, jo pateicoties šīm mācībām, es varu augt, es varu kaut ko saprast, es varu kaut ko sevī audzēt. Piepildiet savu sirdi ar pateicību un pieņemšanu. Jūs varat radīt pateicībai un pieņemšanai kādus simbolus, lai noenkurot tā savā sirsniņā. Piemēram, ābolīti un taurenīti, kas tagad dzīvos jūsu sirdei, simbolizējot pateicību un pieņemšanu. Un atcerieties, ka tā dzīve, kas jums ir šodien, ir rezultāts jūsu iepriekšējām domām un sajūtām. Un ja jūs gribat mainīt dzīvi, jūs jau šodien varat mainīt savas domas, savas sajūtas, savu attieksmi un jau rītdien piedzīvot citu realitāti, kurā jūs esat tur, uz ko jūs esat apzināti gājusi. Un neviens cilvēks jūs nevar atvilkt atpakaļ vai jūs apturēt vai jūs iedzīt zemē, ja jūs no sirds kaut ko vēlaties.